Mēs esam ziemas rapšu demonstrējuma laukā, un tagad mums ir jautājums par to, kādu augšanas regulātoru fungicīdu mēs šoruden lietosim. Mūsu ieteikums ir pie šiem siltajiem, sarežģītajiem rudeņiem lietot augšanas regulātoru Tilmoru. Tilmors ir arī kā fungicīds. Tā kā rudeņi mums pēdējos gados ir arī silti un mitri, tad arī attīstās dažādas rapšu slimības, un viena no slimībām ir krustiešu sausā pūle, kas rudenī ir. Un tātad ar Tilmoru 1 litru devas hektāru mēs ļoti labi noregulēsim auga augumu, kā arī pasargāsim no inficēšanās ar slimībām. Šis arī būtu tas īstais brīdis, varētu arī teikt, ka Tilmoram pat pēdējais brīdis, jā, jo rapsim jau ir 4 lapas, jau nāk 5. lapiņa ārā, un Tilmoru lietošanas laiks ir sākot no 4 līdz 6 lapām.